labs vakars. Šodien man bija garais skrējiens jāveic. Tur plus mīnus 24 km. Pa vidu ar bišķiņ tempa maiņām, augstāk pulsiņu. Bet, pamēģinās eksperimenta pēc. Izskriet tagad vēlākā vakarā. Jau pa dienu viss kaut kas jādara. Un, ja es to skrējienu izdaru no rīta, man praktiski sabojāt visa svētdiena. Jā, tā kā mēģinās. Kaut 10 000 soļi var noiet visu dienu, mierīgi darbojoties. Tā kā tā, uzmanīgi, vestīta mugurā, lukturīts rokās un cilposim. Skatīsimies. Un vēl viena lieta, es aizmirsu nopirkt papildus žēlēs, bet labi, ka man rezerves bija kaut kāds neizlietotās. Tā kā šajā reizē sāēdu sauzu putru, medu, ievārījums, banānu, ābolu, sasīt tādu putriņu stundu pirms. Un jā, man ir 2 žēlēs, tā kā pirmo apēdīšu 1. stundā, otros apēdīšu, atkal pēc stundas, nevis ik pēc 40 minūtēm. Jā, mašīnas braukā, tāpēc ir vestīta lukturis. Neko. Jau kādu brīdī esmu Talsos, apmēram 12 km noskaitas un pusē. Jā, Heart rate high, 156. Jā, te man runās fonā. Jā, gribēju izskiet lielāku apli, bet domāju, ne lielāku, bet nezinu, stulba galva un gribās izģasīt uz stulbumu, bet laikam nav ko. Pēc tam pats mocīsies beigās, tā kā, jā, skriesim normāli apli, varbūt kāds kilometrs bišķiņ vairāk sanāks. Bet tas jau pierādās pie mana skrējiena tipa, tā kā dodam. Ezīts arī. Labs grabus trīsiem. Baigies vējš, bet es nedzirēs, ko teikšu, cems sanāks. Jā, plus 1 kilometrs. Iekšēta intervāli, mums esam intervāli. Tā, 1 kilometrs bija 5 bija warm-ups, tad 1 kilometrs visam 60 pulsā. Un tad 2. Visam 60-70 pulsā. Un tā 4 atkārtojumi. Tā kā jā, izžasīt cauri. Talsam, iztalsiem. Cits maršruts. Vai labāks, nezinu. Bet, tam saskainot labāk. Plus vēl tāpēc, ka baigās lietas bija nolīs, negribu par grantani tur mīcīties. Jā, un teica treneri, ja kad ir pulsiņi bijuši augšā, viņi grūti dabūt lejā. Tā kā, jā, tagad ir cooldowns. Kāds 1 kilometrs nāks vairāk, man bija 24, pusam bija 25. Jā, pagaidām viens žēlē noēst. Es nezinu, būtu ekonomiski man neēst, bet laikam varbūt pat apēdīšu, lai tieši uzbarūtos, jo tā jau es, jā, bišķi pat daudz. Es biju ekonomiski tāpat. Tā kā tā. Heart rate high. Reāli. Pēc sajūtām ļoti labi izskrēju tos attiecīgos intervālus. Traucēs man runāt. Nocēvums ļaus man runāt, tā kā jā, tempiņš tas izskatījā labi manā skatījumā, bet tieši pēc 20-21 tas mājas ceļš pēdējie kilometri, kājas ir izslēgušās. Tā kā tev ir iekšās, šik tu vari, bet muskuls ir izslēdzies. Un gribas arī to pulsiņu ieturēt, tā kā temps ir 742. Tā kā viņš tur ir mētājās, laik 145, 146. Tā jau praktiski vēl lēnāk gribēšu zemāk pulsiņu, tad praktiski man jāsoļo. Bet, es mājām vēl kaut kādi 3 vai 4 km, tā kā beigās būs vēl kā 2 km virs. Nemāku es mērīt tās distances. Gribās vairāk, bet, ka beigas negribās vairāk. Jā. Tā bišķi sameloja. Jā, 2 km pa virsmu sanās noskaidri. Varēja paņemt 300 metrus mazāk, bet ir jau tie apaļa jāsavās kilometri. Jā, sameloja atkal nevis muskulis izslēdzās, bet gūžā rītīgi palika stīva un labai kājai, un tad arī sanāca solis īsāks. Bet neko, darbs padarīts. Bet pa nakti man ir vieglāk skriet un darīt. Tā kā jūtos vieglāks. Tā kā jā, bet nevienmēr to var realizēt. Rītdien it kā būtu būt brīvdienai, bet tā kā ir svētku diena un ir tukša brīvdiena no darba, tad man arī būs vēl viens skrējiens. Tā kā rītdienas skrējiens būs labs. Tā kā turās, viss. Priecīgs svētkus visiem un tad jau
Tiekamies nākošajā video.